Diagnoze – vēzis. Tie ir vārdi, kurus bīstās dzirdēt ik viens no mums, bet, diemžēl, katram otrajam cilvēkam viņa dzīves laikā, diemžēl, nāksies ar to saskarties. Un es pieņemu, ka katram šeit sēdošajam cilvēkam ir pazīstams vismaz kāds cilvēks, kurš ar to ir slimojis. Līdz ar dzīvā organisma nākšanu pasaulē, neatkarīgi no tā, vai tas ir augs, kukainis, dzīvnieks vai cilvēks, tā veselība ir atkarīga no katras šūnas normālas darbības. Un šī slimība, ko mēs tautā saucam par vēzi, patiesībā ir veselo šūnu neatgriezenisks bojājums. Pieaugušu cilvēku organisms sastāv no 100 triljoniem šūnu, kas ir daudz vairāk kā zvaigznes mūsu piena dzeļu galaktikā. Un vēl labākam priekšstatam par šo skaitli var teikt, ka mūsu mazā pirkstiņa galā ir vairāk šūnu kā iedzīvotāji Ķīnā. Mūsu organisma augšana, attīstība un visbeidzot novecošana ir nepārtraukts dinamisks process. Un iepriekšējās minūtes laikā kopš manas prezentācijas sākuma katrā no mums ir izveidojušās 40 000 jaunas ādas šūnas, 300 miljonu jaunas sarkanās asins šūnas un 12 miljārdi zarnu epitēliju šūnu. Normāli šūna saņemot signālus no ārējās vidas pati labi zina, kad tai aktīvi jādarbojas un jādalās un kad to pārstāt darīt. Savukārt vēža šūnas vai nu ignorē, vai arī nespēja uztvert šos signālus un turpina nekontrolēt dalīšanos, līdz tas noved pie audzēja izveidošanās. Šobrīd ir zinām vairāki ārējās vidas faktori, kuri var izraisīt šos neatgriezeniskos bojājumus šūnā. Un mums labāk zināmie no tiem ir iedzimtība, vecums, kancerogēni, kā piemēram smēķēšana, dažu vīrusu infekcijas un, protams, arī ultravioletais starojums. Tomēr, neskatoties uz to, lielākajai daļai cilvēku patīk uzturēties saulē un apmeklēt solārijus. Un, kas, ņemot vērā mūsu īsās vasaras, ir pat saprotams, jo katrs taču cenšas uzņemt pietiekamu D vitamīnu devu, kas ir tik ļoti būtiska mūsu kaulu veselībai. Tomēr pārspīlēta sauļošanās un apdegšana, tīpaši agrā vecumā, rada ideāls priekšnoteikums šim te neatgriezeniskiem ādas bojājumam, skarot arī šūnas ģenētisko materiālu, kas ar laiku var izraisīt jaunu dzimumzīmu veidošanās un esošo izmaiņas. Šīs traucējošās izmaiņas labākajā gadījumā laicīgi aizved cilvēku pie speciālista. Pagājušā gadsimta 30. gados bija ar melanomu slimoja 1 no 1500. Toties šodien ir sagaidāms, ka var saslimt pat katrs 58. Un tagad apskatieties uzmanīgi uz šiem pigmentu veidojumiem. Vairumam tie pirmajā mirklī var likties pilnīgi nekaitīgi, bet patiesībā tie visi ir, kaut arī sākuma stadijā, tomēr melanoma. Un kamēr tā ir neliela un virspusēja, tās ārstēšana aprobežojas ar vienkārši ķirurģisku izgriešanu un gandrīz 100% gadījumu ir pilnībā izārstējama. Sarežģītāks stāsts ir tad, kad slimības sāk progresēt. Sākumā parasti tiek skārta limfmezgli, bet vēlāk tie var būt arī iekšējie orgāni. Tad ķirurģiska palīdzība ir ierobežota un ir nepieciešama specifiska terapija, proti apstarošana vai ķīmijterapija, kuras, diemžēl, melanomas gadījumā ir mazefektīvas. Līdz ar zinātnes atklājumiem par vīrusu spēju iznīcināt saimnieku šūnu radās doma par to izmantošanu tieši vēža šūnu bojājējas veicināšanai, atklājot jaunu terapijas virzienu onkoloģijā – viroterapiju. Un, lai izprastu viroterapijas darbību, pirmkārt jāizskaidro šūnas un vīrusu savstarpējās miedarbības princips. Katram šūnu veidam ir savi raksturīgie virsmas marķieri, kur ir atbildīgi par vīrusa piesaistīšanos un iekļūšanas šūnā. Savukārt katram vīrusam piemīt spēja inficēt tikai vienu noteiktu šūnu tipu, kas ir atkarīgs no šūnas virsmas esošo receptoru klātbūtnes. Piemēram, adenovīrusu spēja inficēt deguma dobumu šūnas, izraisot iesnas, gripas vīrusu plaušu šūnas un trakumsērgas vīrusu nervu šūnas. Un kādēļ gan nevarētu eksistēt vīrus, kas inficē tieši vēža šūnas? Vairums atklājumu zinātnē ir nejauši, piemēram, gravitācija, pirmā antibiotika, pirmā vakcīna, grengenstari. Līdzīgi jau audzēja regresiju pēc infekcijas slimības aprakstīja jau 19. gadsimta beigās. Tikai vēlāk atklājot vīrusus kā šo infekciju izraisītājus, tos sāka saistīt ar šo pretvēža darbību.
60. gadus literatūrā dēvē par viroterapijas zelta laikiem, kad savu darbību aktīvi uzsāk arī izcilā latviešu zinātniece profesora Aina Muciniece, kuras pētījumi kļuva par vienu no stūrakmeņiem viroterapijas attīstībā. Un Latvija ir viena no pirmajām valstīm pasaulē, kurā tika atklāts šāds vīrusa tips, kuram piemīt onkolītiska, jeb arī audzēja iznīcinoša darbība. Un šis ļoti mazais ECO7 grupas vīrus ātri vien ieguva plašu pielietojumu melanomas pacientu ārstēšanā un arī savu nosaukumu mūsu galvaspilsētai Rīgai par godu Rigivīrs. Šobrīd ir zinām vēl vismaz 2 šīs grupas medikamenti, bet tie ir diezgan atšķirīgi, jo tie ir speciāli ģenētiski modificēti. Pirmais ir onkorēna, kas ir reģistrēts Ķīnā galvas un kaklavēža ārstēšanai, bet otrs onkoveks, reģistrēts Amerikā un Eiropā tieši melanomas pacientiem. Mana pētījuma mērķis ir noskaidrot tos audzēju receptorus, kuri nepieciešami ECO7 vīrusu iekļūšanai šūnā. Un jau šobrīd laboratorijā mēs esam noskaidrojuši, ka Rigivīrs spēj inficēt ne tikai melanomas šūnas, bet arī kuņu un, piemēram, aizkuņu dziedzeru. Cenšoties runāt par nopietno, nenopietnu un par sarežģīto vienkārši, es vēlos noslēgt savu prezentāciju ar Ainas Mucinieces vārdiem. Visgrūtāk ir kaut ko ieraudzīt un nemazāk grūti to izprast. Paldies!